Neapskaužamā situācijā nonākuši Madonas novada Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, kuriem kopš pērnā gada nogales uz vietas nav pieejams ģimenes ārsts. Lai saņemtu medicīniskos pakalpojumus, šobrīd ļaudonieši mēro ceļu uz tuvāko kaimiņu pagastu vai novada centru. Ir zināms, ka ārsta prakse tiks atjaunota un pagastā darbu uzsāks jauns mediķis, taču formalitāšu dēļ process manām ievelkas un iedzīvotājiem tas sagādā zināmas grūtības. Jābraukā uz Mārcienu ir vai uz Madonu, vietēji jau gaida ļoti to dakteri. Bet, pagaidām neslimojam, kamēr nav dakteris, neslimojam. Jābrauc Hairā tagad uz Madonu un visu jāpērk. It īpaši, ka jums sasitas, tad tā kā man bija speciāli jābrauc uz Madonu pakaļ plāksteriem. Jā, bija grūti tur tikt. Ar bērnu uz potēm jābraukā. Tiem, kam lielas ģimenes, ir grūtības tikt. Kā skaidro pagasta pārvaldē, šāda situācija izveidojusies pensionējoties līdzinējai ģimenes ārstei, līdz ar kuru darba gaitas beiguši arī ģimenes ārsta palīgs un zobārsts. Jau toreiz esot atrasts jauns speciālists, vien nācies gaidīt, līdz tiek pabeigtas mācības un nokārtota certifikācija. Šobrīd viņa to ir pabeigusi un ir atlikušas formalitātes, kas diemžēl prasa ilgāku laiku nekā tas sākotnēji bija cerēts un domāts. Sazinājos ar dakteri. Viņa arī ir tāda tā kā gaidu pilna, kad beidzot varēs sākt strādāt, jo viss cits izņemot formalitātes ir sakārtots. Ar Madonas novada pašvaldības atbalstu izremontētas un labiekārtotas arī telpas ģimenes ārsta palīga un stomatologa vajadzībām. Telpas bija jāpielāgo, lai tur tās būtu piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tur bija nepieciešama gan nedaudz pārplānošana telpu, gan arī durvju ailu paplašināšana, kas līdz šim tur neatbilda tādām prasībām. Tagad tas ir pilnībā izdarīts. Līdz brīdim, kamēr ļaudoniešiem atkal būs savs ģimenes ārsts, kā alternatīva tiek piedāvāts ģimenes ārsts Mārcienā. Pagasta pārvalde piedāvā transportu 2 reizes nedēļā, lai nokļūtu uz Mārcienu un atvestu atpakaļ. Tā kā es domāju, nav tā, ka ārsta pakalpojumi nav pieejami. Tas, protams, ir nedaudz varbūt sarežģītāk, lai tie laiki ietilpīgāk nekā aiziet šeit pat Ļaudonas centrā, bet pakalpojumi ir pieejami. Pieejama ir arī Ļaudonas aptieka, kurai šogad aprit 150 gadi, taču līdz ar ģimenes ārsta trūkumu aktualizējies jautājums arī par aptiekas tālāko pastāvēšanu. Oktobrī beidzas licence un es vairs negribētu to atjaunot, jo es esmu nostrādājusi 47 gadus. Gandrīz visus 47 gadus Ļaudonā. Un otra lieta ir tā, ka mums nav doktora prakses pašlaik. Mēs bijām pieraduši sastrādāties visi kopā, gan zobārsti, gan doktori. Tagad es viena esmu palikusi, un tas ļoti, ļoti iespaido gan cilvēku, cik apgrozās cilvēku, un arī cik es varu ietirgot. Pusgada laikā zāļu klāsts aptiekā sarucis. Liela daļa recepšu medikamentu tiek vestas vien pēc pasūtījuma. Ierastās rindas vietā valda neierasts miers, taču šī brīža situācija nav rādītājs rentabilitātei. Daktariem mums bija daudz pierakstu, 1700 viņai bija cilvēku, un nevar runāt vispār, ka tas būtu nerentabli. Un kāds, kurš gads ir bijis, visādi ir bijis, bet es nekad ar zaudējumiem neesmu strādājis. Ir vairāki gan zvani, gan e-pasti ir saņemti no šiem lielajiem tīkliem. Un tur tas pirmais jautājums ir, vai ir ārsts un vai būs ārsts. Atbildes viņiem tiek sniegtas, tā kā komunicējam. Es domāju, ka tas mainīsies, tad, kad šeit būs reāli praktizējošs ārsts. Lai arī līdz šim sarunas par aptiekas pārņemšanu nav vainagojušās panākumiem, ļaudonieši cer, ka draudošais likvidācijas process rudenī tomēr nebūs jāuzsāk. Es nezinu, kā var pārdzīvot, ja man pēkšņi tagad tā aptieka jānolikvidē. Tas ir briesmīgi. Es saku, arī mēs neesam tik mazs pagasts, lai tiešām nebūtu aptiekas. Kādam ir jāsadzird tas, kad mums vajadzīga aptieka, cilvēkiem vajadzīga aptieka. Izrakstīs receptes, jābrauc ir uz Madonu pēc zālēm, tas jau arī nav risinājums faktiski. Labāk jau, ka būtu aptieka, doktorācija, viss. Protams, arī zobārsts būtu labi.
iztiksim bez pagaidām. Kaut arī balsī caur humoriņu jaušams rūgtums, ļaudonieši optimistiski cer, ka cilvēkam tik nepieciešamie medicīniskie pakalpojumi būs pieejami arī viņiem.